Slavēts Jēzus Kristus, darbie draugi! Šobrīd atrodos Salaspilī pie Salaspils katoļu baznīcas un atrodos teritorijā, kur ir plānots ierīkot Dievmātes dārzu. Man ir pavisam divas lietas, ko vēlos lūgt. Šodien sazinājos ar priesteri Andreju Mediņu un noskaidroju, ka augustā vairākas grupas dodas uz jauniešu festivālu Mladifestu un radās doma arī, ja tā var teikt, nopirkt, ja iegādāties Dievmātes statuju. Tā varētu maksāt ap 3000 eiro, un tā kā mums draudzē šādas naudas nav, mēs lūdzam jūs atbalstu, lai varētu šeit pat pie tām priedēm jau uzstādīt Dievmātes statuju. Un, protams, mums vajadzīgi arī vīri, kas ir gatavi izbūvēt postamentu Dievmātei. Pats dārs vēl top, bet es domāju, ka Dievmātei vairāk kā 2 metri, tātad 2,5 metri lielumā Medžugoras Dievmātei, miera karalēne, ir jābūt šajā dārzā. Tā kā, ja kāds jūt aicinājumu, es gribu no visas sirds lūgt atbalstīt finansiāli, vai no uz draudzes kontu, vai man personīgi iedodot naudiņu, lai mēs šos 3000 varam samaksāt un no Medžugoras atvest Dievmātes statuju un uzstādīt šeit. Un es lūdzu arī kādus vīrus, kas ir gatavi palīdzēt iebetonēt šo te pamatni, postamentu Dievmātei, lai jau Dievmāte būtu šajā dārzā, lai mēs viņu varētu sākt godināt. Un tad jau lēnā garā tālāk arī veidošana šeit celiņus, pārējās kapeles arī apstādījums, lai visiem Dieva svētīta diena.